dešine ranka. Kā labāk maisīt kafiju un teju ar labo vai kreiso roku? Es jau saprotu! Iš kur anči randa antis, kuris Parīžuje plauke žemē senos upe. No kā rodas pīli, kas Parīzē peld senas upē. Skrenda 3 struči, viena medžitojas no šovē. Kiek jūliko? Lidoja 3 strausi, vienu mednieks nošāva, cik viņu palika. Strausi vēl. Kokie mēneši trumdaus? Kuri lietuviešu valodā gada mēneši ir īsākie? Mēneši, ķipa, nosaupies. Kovas ir Liepaja. 32. 300. Lietuvā cīnīja Reņģu. Cik lietuviešu alfabetā ir burtu? Ceļa. Oi, paldies mani! Paldies! Paldies! Pirmais pārbaudījums jums ir veikts, dosieties tālāk, pēc tam vēlāk mēs jau arī tiksimies uz lielo iešanu. Drīkst arī apsēst. Jums šeit ir dzejolīt, vairākas rindiņas un jums viņš jāsaliek. Jā. Es pieņemu, ka tās ir gudrnieki. Šitais ir pirmais. Brīvlai dzīve vēl daudz ko mums lieku vēl skanēt sirds nemierā. Zvanām un zvanām, tas tad arī kaut kā Līdz pēdējiem Pēdējiem zvanām. Kaut kas līdz pēdējiem zvanām. Drīz būs zvans. Bet dzīvē ir melnais posms un ir skaistais posms, jā? Katram darbam ir melnā puse un ir skaistā puse. Un brīžiem ir tā, ka tas melnais darbs aizņem daudz vairāk laika, daudz vairāk spēka. Un visa pārējā daudz tā, ko cilvēki nekad nenovērtē. Bet redz tikai to skaisto pusi. Tad es jums novēlu, lai jums tā skaistā puse ir tāda liela. Un tas melnais darbs tāds maziņš. Novēlu jums tā, lai jums augstskolā būtu ļoti labas sekmes. Lai jūs augstskolā ļoti labi iemācīties profesijas un lai nākotnē būtu labi panākumi. Es to vēlu jums, lai jums eksāmenos ietu labi. Es novēlu, lai jūs visi tiekat līdz eksāmeniem. Lai jūs vienmēr būtu veselīgi. Esiet sveicināti 3. B klasē. Mēs jūs jau gaidījām. Mums ir ko teikt. Esam jums sagatavojuši ceļamaizi. Es novēlu jums labus bērnus un gudru ģimeni. Es novēlu jums, lai veicas dzīvē. Es novēlu, lai jums vienmēr būtu kaut kas prātā. Es novēlu, lai būtu laba nākotne. Es jums novēlu nekad neaizmirst savus skolotājus un klases biedrus. Es novēlu labu dzīvi. Es jums novēlu, lai būtu draugi, laba dzīve, lai darbs būtu, lai nauda būtu un mājas. Novēlu arī, lai jums būtu daudz labu atmiņu par skolu un veiksmi. Es novēlu, lai jūs nekad neaizmirstu Rīgas lietuviešu vidusskolu. Es novēlu, lai jums būtu labs darbs un visur veiktos. Lai veicas šeit un tagad. Es novēlu labas atmiņas par skolu, veselību un uz priekšu. Es novēlu jums veikšanas eksāmenos. Vēl tapt, vēl pilnveidoties, tev tālāk doties un nekad nepadoties. Kā jums ir ceļa kāja un ceļa prieks. Un tagad aizveriet acis un mēģiniet atcerēties sevi pirms daudziem gadiem. Laba diena. Prašom stoti ratā, grīt, nes mēs turim tik 3 minūtes, sakė. Jā. Bobut.
Norim palinkėti jums sėkmės, kad visi sugalvoti jūsų planai būtų įvykdyti su kaupu, o čia jums kelioniai stiprybei. Sėkmės, būkite laimingi. Ačiū. Labą dieną. Apsveicu jūs ar pēdējo zvanu. Jau kurš katrs vienu. Tik ilgi, cik viņš nodzīvoja. Tagad Paula mums pārbaudīs jūsu atbildes, un mēs par to laiku jums atbildēsim pareizās atbildes. Kurš runā arī tad, kad neviens viņu neklausās skolotāju. Kāpēc Tārķis stāv uz vienas kājas? Ja viņš pacels otru, viņš to patīs. Par uzvaru visi kopā! Paldies! Pēc kārtas īpašības vārdu. Atbildīgs. Priecīgs, izplīdzīgs. Elitārs. Smieklīgs. Neattīstīts. Smaržīgs. Bezrūpīgs. Seksuāls. Slinks. Bravurīgs. Sakojiet manam kanālam 112.CL. Ei, ei. Tikai labi redzēt katram sirdī tās. Maziņš, maziņš, lāča bērniņš gadiem izglābās. Dungā, 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 dziesmiņa, dungā, dungā, sirsniņa, liesmiņa, dungā. Roku rokā. Dungā, 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 dziesmiņa, dungā, dungā, sirsniņa, liesmiņa, dungā. Roku rokā. Kamēr mūsos dūks un dungos valkosies kāds būs. Lieliem maziem Kristoferiem priekā nepietrūks. Dungā, 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 dziesmiņa, dungā, dungā, sirsniņa, liesmiņa, dungā. Roku rokā. Dungā, 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 dziesmiņa, dungā, dungā, sirsniņa, liesmiņa, dungā. Roku rokā. Dāvināsim tāds mazs lācīšus, kamēr jums viņi būs klāt, tad es ceru, ka jums tas prieks arī netrūks visai turpmākajai dzīvei. Lāci. Un nopietnīgi pājokam, sašpieks mums iekšā sēž. Šodien skolā jūs pavadāt savas pēdējās mācību stundas. Skolā esat pavadījuši jau 12 gadus, un to laikā esat daudz ko paveikuši, ieguvuši jaunas zināšanas, mācījušies no savām kļūdām un sastrādājuši arī gana daudz blēņu. Mūsu klases topošie žurnālisti, iedvesmojoties no neatkarīgās Rītas avīzes raksta, ir izveidojuši rakstu par jums. Mēs zinām, ko jūs darījāt skolā. Jonis slepa zitas mikroviņu krāsnī sildīja karbonādes. Ēdnīcā Dana un Beata cīnījās par pirmklasnieka porciju – makaroniem ar sieru. Valera uz skolu katru rītu atlido ar helikopteru. Bet Inese uz skolu brauc ar savu svaiga krāsoto tačku. Evita pa skolu staigā ar savu jauno Gucci somu. Eliza pēc matemātikas kontroldarba sajauc toaletes.
Kača katru rītu apmeklē svaru zāli un cilā ūdens bumbas. Dobijas kafijas biezumos zīlē eksāmena rezultātu. Jā, tā var būt. Ēriks 7. A klasē pirmdien atnesīs picu. Lai atmaksātu par nodarīto sāpinājumu bioloģijas stundā 1. klasē. Atceraties, kas tas bija? Tas ir teikums jau nākamais. 1. klasē Saša un Kristīna raustīja aiz bizēm, Saša Kristīna raustīja aiz bizēm, lai izrādītu savas simpātijas. Futbolā Daniela ielaida vārtos bumbu, tāpēc 7. A klases puiši uzvarēja. Silis norakstīja no blakus sēdētāja vēstures pārbaudas darba atbildes, lai gan viņai bija Tas ir ļoti. Lai jums veids turpmākajos eksāmenos, kā arī lai jūs turpmākā dzīve tikpat salda kā šito. Es piedāvāju šodien citu dziesmu. ko 12. Es jūs gaidīju. Jūs esat nonākuši padibenēs. Latviešu valodas ellē. Un tagad, par cik jūs neizdarījāt apsolīto, jūs izcietīsiet sodu. Mēs katrs jums nolasīsim nelielu pantiņu, fragmentiņu no dzejolīšiem jūsu rakstītiem. Un jums būs jāuzmina, kas to ir rakstījis. Acis kā atspulgs, tumšais sirdī kā dvēseli. Tik iededz to. Es mācīju rakstīt dzejojus, paldies. Es jau domāju, ko tas dzejnieks to. Ja gribas gulēt, tad ir jāņem mīksts pilvens, jo miegs ir ļoti svarīgs. Kādas reakcijas? Lemūra bars, džungļos skaļi sauc, vēja šalts. Tu man nepatīc, abos uzklīt tavas galvas. Tagad tu esi beigts. Un gausties par grūto dzīvi nav laika. Iespējas katru dienu pavērt durvis uz labāku dzīvi. Rokās jāstver šī gardā sajūta paika. Man ir visas iespējas dzīvot skaisti un brīvi. Pavērt durvis uz attīstību. Saule, dod man spēku. Laimes un smaida man trūkst. Gribu priecāties, dzīvot un lēkāt, lai pa dzīvi mierīgi iet. Paldies! Man prieks ir ar tevi mācīties kopā un atrasties tavā draugu lokā. Uztaisi māju, lai būtu kur palikt un atgriezties vienmēr. Svētības, jā. Brūna mati, brūnas acis, izskatās jau tīri mīļa, bet acīs tā uguns spīd un sirdī spītība mīt. Ja daudz muldēsi, tu ātri vecs paliksi. Tāpēc nemuldi.
Paldies. Dod roku salu, jo tava roka silda, pat ziemā bargā. Miegs tik dziļš un salds, mosties vispār negribās. Pagulēšu vēl. Tad tas ir Kristīns. Jau 12 gadus tevi pazīstu, un piedzīvots ir tik daudz. No pirmās skolas dienas redzēju, kā tu liels un sirsnīgs audz. Katru dienu varēju uzticēties, ka manu garstāvokli uzlabosi ar saviem brīnišķīgajiem jokiem. Tieši ar to man atmiņā paliksi. Paldies, ka katru dienu sagaidīji ar smaidu, sirsnīgu un jauku. Lepojos, ka varu tevi saukt par savu klases biedru un draugu. Oi! Tagad veltījums skolotājiem. Galvenais – palikt uzticīgam pašam sev, domāt ar paša prātu, redzēt ar paša acīm. Nenožēlot notikušo, bet mācīties no tā, izsargāties no emocionālajiem slēdzieniem, klausīt prātam, darāmajam darbam atdoties ar visu savu būtību, pārāk nesapņot par nākotni, bet arī neiestikt pagātnē, dzīvot pilnsinīgu dzīvi. Tas attiecas arī uz baudām. Darba bauda varbūt bija tā augstākā no visām. Skaidrības atrašana, patiesības meklēšana. Ābels. Tātad, lai vai kā tur būtu, mēs vairs nevaram jūs paspīdzināt. Piedodiet, laiks nav neatļaujams šodien. Mēs jau labprāt, galu galā, jūs mūs neiesveitījāt. Mēs tā cerējām. Mēs jums pat idejas devām. Bet, ko lai daram? Laiks vēl ir palicis. Nē. Atļausim latviešu valodas eksāmenam. Paspīdzināt jums. Apsēžamies vietās. Tad viņam ir viens ļoti nopietns jautājums. Kā jūs domājat, kas ir pats svarīgākais izlaidumā? Pats galvenais ir tas, kā ir apģērbusies klases audzinātāja. Un jūs esat vislabākie stilisti. Tādēļ es jums piedāvāju saģērbt mani izlaidumam. Papals vai lieta? Mēs šitos te. Kam? Uzzīmē otros. Tas nav. Tad zīmē šito. Filmiņa, Te? Jā. Viss ir tieši tā, kā tu vēli. Лондонас, Мадридас, Скридал, плавкёв, выживал, не поспел. Bet parašau kontrolnis, un spēki kontrolni turi būt parašyti. Lengvi, aš pats rašau, pats nedariau, bet rašau. Nesūkit, Jums irgi aš pats rašīsiu. Atbildāju. Jonatan, kas tev tur zem krēsla? Es nezinu. Dašim matoši, NV. Kas čia par... Nē. A gaļima, kas sarunā? Dašim? Nē, per daug 8. A Londonas ceļojums? Gerai, Dašim. Es gandrīz paspēju, tu likas. Būsim, sāksim stundu. Sākam stundu, ceļamies augšā, ko mēs esam? Jā. Tā aptonā. Kas dārzā, Viti grožu dārziņā. Kas dārzā, viti grožu dārziņā. Lošņā vitri, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapām. Citu atrod, liec to savā vietā. Citu atrod, liec to savā vietā. Mēs novēlam jums laiku, ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām viens otram. Mēs novēlam jums mieru, ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir patiesa un īsts jūsos pašos. Appazīst. Tāpēc mums ir atnākusi
Telegramma. 12. klases pēdējā zvana diena. Kādā 13. māja skaistā rītā 12. modās katrs ar savām atbildīgajām sajūtām. Vieniem bija nedaudz skumji, ka priecīgās skolas gaitas izpalīdzīgajā Rīgas Lietuviešu vidusskolā iegājušas finiša taisnē, citus satrauc tas, vai kārtīgi sagatavojušies elitāriem eksāmeniem. Vēl trešie klusībā priecājās, ka drīz varēs smieklīgi atpūsties, jo tepat rokas stiepienā jau klāt ir neattīstītā vasara. Skolotāja Inesei pa galvu jaucās visādas smaržīgas domas un bezrūpīgas atmiņas, jo kas gan vien nebija piedzīvots ar šiem seksuālajiem jauniešiem par šiem slinkajiem 8 gadiem. Šorīt, ierodoties skolā, visi ir saposušies šiem bravūrīgajiem svētkiem. Brīnišķīgajai Elizabetei un jocīgajai Evitei šodien neprātā nenāk kavēt stundu sākumu. Saulainā Dana, mierīgais Silvestrs un radikālā Valērija mierīgi izbaudīs šo aktīvo svētku dienu, jo par eksāmeniem stresa maz. Runātīgajam Jonatānam, spontānajam Nikam, riebīgajai Aleksandrai, paģirainajam Ērikam un vismīļākajai Danielai ir nedaudz žēl, jo šodien jau sestdiena, kad paspēt atpūsties. Lēnā Katrīna un muļķīgā Beāta šorīt cēlušās agrāk kā ierasts, jo par izskatu nedrīkst piemirst tādā svarīgā dienā. Savukārt pļāpīgā Kristīna sapņo, ka varbūt šovasar būs iespējams apmeklēt Pink koncertu. Katram šī diena būs sava un citāda, bet visiem kopā noiets kopīgs ceļš līdz jauna ceļa sākumam. Skolas vēsturē jūs noteikti esat iegājuši un paliksiet kā viena no atraktīvākajām un saliedētākajām klasēm. Jūs esat forši un lai jums veicas eksāmenos. Sveicināti, mana 12. mīļākā klase. Jā, daudz mēs kopā pamācījāmies, vesels 9 gadus, es jūs jau visus labi iepazinu. Un tagad jūs visi pabeigsiet skolu un pa savām gaitām, viens uz turienu, otrs uz turienu dosties. Jā, un ko es biju pateikt, es jums novēlu palikt tikpat foršiem, azartiskiem, pozitīviem, saliedētiem, tā kā jūs bijāt pirms tam, un novēlu jums labi nokārtot šos eksāmenus, latviešu valodu un matemātiku. Es zinu, ka jūs labi viņus nokārtosiet, tāpēc, ka jūs esat tiešām talantīgi un gudri bērni. Un jā, un mani draugi, katrs no jums ir palicis manā sirdī, un es tā kā ierunāju, tā kā, nezinu, atvadītos no jums vai ko, es nesaprotu. Vispār mēs gan jau paliksim par draugiem, un vispār beidzot jums sākas lielā dzīve, skolē čau, un varēs domāt, kur tagad strādāt, jo vairāk nedrīkst sēdēt vecākiem uz kakla. Jā, es kaut kādu murgu te izstāstīju. Nu, īsāk sakot, apsveicu jūs ar skolas beigšanu. Čau, maniem vēl joprojām visforšākajiem, vislabākajiem, vismīļākajiem klases biedriem. Ir pēdējais zvans. Un es tik tāls ātro gribēju jums kaut ko nolasīt, ko jūs man novēlējāt, tad, kad 6 gadus atpakaļ es aizbraucu projām, tāpēc es ceru, ka jūsu dzīve piepildīsies ar ļoti daudz siltumu, mīļumu un vislabākajiem cilvēkiem. Tāds tā. Un lūk, tajā brīdī, kad acu priekšā kā apgalvo nozibēs viss tavs mūžs, diez vai tev liksies svarīgi tas, cik naudas būsi iekrājis, kādus apbalvojumus esi saņēmis, cik automobīļi tev ir bijis, kāda ir tev biržas vērtspapīra cena, vai arī cik reižu tavs ģīmis bija avīzē. Man vien liekas, ka tajā brīdī tev daudz svarīgāks būs tas, cik daudz mīļuma esi devis un saņēmis, cik nakšu esi pavadījis sajūsmā vērdamies zvaigžņu pilnajās debesīs. Tad, kad jūs man to visu novēlējāt, es tik tiešām neticēju, ka 6 gadus vēlāk es te sēdēšu un es nebūšu tur jums kopā. Bet es būšu. Ne pēdējā zvanā, bet izlaidumā.
Un es tik ļoti gribētu jums visiem novēlēt, kā teicu, lai jūsu dzīve piepildās ļoti daudz mīļumu, siltumu un vislabākiem cilvēkiem. Jūs esat viens otram, mēs esam viens otram. Tāpēc, lai arī šitie ir 12 gadi, kas pagājuši tik ļoti, ļoti, ļoti ātri, mēs tos visus piepildījām viens otram. Mēs viens otru mīlējām, mēs viens par otru raudājām, bet tas bija tā vērts, jo mēs uz mūžu paliksim draugi, labākie draugi. Tāpēc drīz jau tiksimies, un lai jums šis pēdējais zvans izlabākais jūsu dzīvē. Atā! Pauline? No, I'm Pauline. But are you from the Lithuanian school in Latvia? Yes, that was such a long time ago. 5 gadi atpakaļ. Perfect! Because I was requested to find you. Your classmates are graduating. Do you want to tell them something? Tu saki! Es ceru, ka es labi izskatos. Elizabete, es ceru, ka viņa tā pieklājīgi, bet manis tas sakopusies. Sveiki, mīļie! Es ceru, ka mums izdevās izraisīt jūsu sejās kaut nelielu smaidu. Jūs zinu, ka esat laimīgi, kā nekā dzīves jūsu izlaidās. Bet no otras puses zinu, ka sirsniņās ir skumīgi, jo liels posms jūsu dzīvē ir noslēdzies. Līdz ar ko arī beigusies jūsu bērnība. Šajos 12 gados mums ir gājis dažādi, gan augšup, gan arī lejup. Diemžēl man bija iespēja pavadīt tikai 7 gadus ar jums, bet dziļi dvēselē es esmu bijusi ar jums līdz pat šodienai. Šajos 7 gados ir piedzīvoti atgadījumi un notikumi, par ko var stāstīt visu savu dzīvi, bet galvenokārt ir iegūti draugi, kas paliks uz mūžu. Jums ir simtiem iespēju šodien savu sākotnes durvis vērt, par aiz kurām lāsi pa lāsē savu laimi un likteni smelt. Lielas bučas jums no manis, sveicieni jums no Ņujorkas, labākajai 7. B klasē, jo tas ir kā es atceros.
Liec savā šodienas mugursomā visu, ko vēlies. Vienīgi neliec gaušanos par nepiepildītiem sapņiem. Liec savā šodienas mugursomā visu, ko vēlies. Vienīgi neaizmirst ielikt ticību tam, ka sapņi piepildīsies. Ko liksiet šodien savās mugursomās? Zināšanas, klases biedru atbalstu un smaidu, kādu mīļu nerātnību skolotāju acīm noslēptu, dziesmu, deju. Pirmoje klasėje jums kuprinę sudėdavo tėveliai. Patys paslapčiai įsimesdavote kokį mielą žaisliuką. O dabar, kaip dažnai pamirštate vadovėlį, namų darbų sąsiuvinį. Bet šiandien apie tai negalvokim. Linkim, kad jūsų kuprinės visada būtų pilnos žinių, sėkmės, atsakomybės jausmų ir atsiminimų apie mokyklą. Vārds pirmklasniekiem. Katram tortes gabaliņš, saldumiņām un priekam. Un pirmklasnieki jums saka... Sveicam eksāmenā! Dvyliktokai. Pradėsiu, žinoma, lietuviškai, nes man atrodo, mes vieni kitus labai gerai suprantam lietuvių kalbą. Jau baigęs paskutinė pamoka, kurios tema išsiskyrimas. Čia telpa nuostabių prisiminimų platuma, čia telpa išsakytų žodžių palikimas. Nemanot ir pienācis brīdis, kad jums skola skan pēdējais zvans. Pēdējais zvans tas ir kā finišs, pirms vēl viena ļoti liela starta eksāmena. Un ja vēl dažus mēnešus atpakaļ mūsu vēlmes drusci nesakrita, mēs skolotāji ļoti gribējam jūs pamodināt uz pirmām stundām, jums ļoti gribējas vēl pagulēt, es domāju, šodien mums visiem ir viens mērķis, viena vēlme. Mēs visi gribam, lai jums eksāmenos veicas ļoti, ļoti labi. Šodien jūs esat mūsu skolā galveni. Jums bija pēdējā stunda, jums nozvanīja pēdējais skolas zvans. Un par tādu godu kopā ar skolas pirmo jūsu direktori, arī ar skolas dibinātāju, mūsu cienījamo Aldonu Treju, jums būs jāparstāv absolventi visi skolas jau un jāuzstādā skaisti skolā pie skolas pagalma Ozoliņu. Tātad pēc šitas līnijas mēs visi smuki dosimies uz turieni. Ozols būs veltīts mūsu skolas 25 gadu jubilejai. Jūs esat 15. izlaidums, arī jubilējais. Un arī mums šogad vēl kādi svētki Latvijas un Lietuvas 100 gadi. Tātad šodien jums arī liels gods. Lai jums veicas eksāmenos, lai jūs nenovil tas, ko esat iemācījušies, lai jums ir miers, lai jums ir prieks no jūsu ieguvumiem. Un uz beigām vēl tāds skaists lietuviešu pantiņš. Jau beigias paskutinė pamoka. Sudėk visus taškus, nusišypsoki draugui, eik, mielas vaikė, lai sėkmės ranka tave laikys apglėbusi vingiuojant takui. Sėkmės jums. Like
Mīļie skolotāji, mums visiem skola asociējās ar vietu, kur augt. Gluži kā šie puķu dārziņi, kuri tūlīt būs šeit. Un 1. klasē mēs visi bijām kā mazi ziedu pumpuriņi, neizplaukuši. Un no šiem pumpuriņiem ir izveidojies skaists dārziņš, kuru tieši jūs, skolotāji, katru dienu laistījāt, arī ravējāt, logojāt un rūpējāties par tiem, lai kādreiz šie ziediņi izplauktu. Un beidzot tas ir noticis, tieši pateicoties jūsu mīlestībai un rūpēm. Un mēs vēlamies ikvienam uzdāvināt šo puķu dārziņu, lai tas zied uz jūsu palodzēm ikdienu un glabā atmiņas par mūsu skaisti pavadīto laiku kopā. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.